Lavakar? Did I say it right? Kinda. I'm so grateful for the opportunity to be part of this celebration. Esmu ļoti pateicīgs par iespēju būt daļai no šīs svinēšanas. And to honor the work that God has done through Matthew's church. Un tiešām pagodināt to darbu, ko Dievs Mateja draudzē ir paveicis. As I said, I love Latvia and I love Riga. Kā jau teicu, es ļoti mīlu Latviju un ļoti mīlu Rīgu. And many of you know my friends and colleagues from Bridge Builders International. Daudz no jums droši vien pazīst manus darba biedrus, kolēģus no partneriem vai Bridge Builders International. Charles Kelly, Čakiņu pazīst, Almers, Almeru pazīst, varbūt. and Natalia Meeks. Un Natālija mums šodien arī ir līdzi no Amerikas. And I told them on the way over here Un pa ceļam braucot uz šejien, es viņiem teicu, that we leave for America tomorrow at 5:30 in the morning. ka mēs jau rīt 5:30 no rīta dodamies ceļā atpakaļ uz Ameriku. And it feels like having to leave home to go home. Un sajūta ir tāda, ka es braucu prom no mājām, lai dotos uz mājām. So I'm grateful to be a small part of the relationship and partnership that Bridge Builders and Matthew's Church has had for so many Un years. tāpēc es esmu īpaši priecīgs, ka varu būt tā kā maza daļa no tām partneru attiecībām, kādas Mateja draudzei ar Bridge Builders International ir bijušas. But as we celebrate the 155th anniversary of Matthew's Church together, Bet, kad mēs kopā svinam Mateja draudzes 155. jubileju, this should also be a time of looking forward for us. tam tomēr arī jābūt laikam, kad mēs skatāmies uz priekšu. It's a time to praise God for what He has done, Tas ir laiks, kad mēs varam slavēt Dievu par to, ko Viņš ir pagātnē darījis līdz šim, but also what He's still preparing to do through you as a church. bet arī mēs varam priecāties un pateikties par to, ko Viņš gatavojas darīt caur jūsu draudzi. This church has a purpose and a calling beyond what we can imagine. Šai draudzei ir aicinājums un mērķis daudz plašāks, nekā mēs varam iztēloties. A mission that will influence the culture and bring hope to the hurting. Tā ir tāda misija, kas ietekmēs kultūru un nesīs dziedināšanu tiem, kas ir sāpēs, kas ir savainoti. But how do we confidently enter the purpose and the mission that God has for us Bet kā mēs ar pārliecību varam iet tajā misijā, ko Dievs mums ir sagatavojis? when we are always surrounded by the chaos, lies, and troubles of a broken world? Tādā laikā, kad mūs visu laiku apņem tāds haoss, nemieris un rūpes, kādas ir salauztā pasaulē. How do we respond to the suffering of this world Kā mēs varam dot atbildi ciešanām, kas ir šai pasaulē, without being drawn into the suffering? lai mēs paši netiktu ievilkti tais ciešanās? We can only do that by living in the one and only hope Mēs to varam darīt tikai tad, ja mēs tajā vienīgajā, īstajā cerībā dzīvojam. the only hope that overcomes continual suffering, Tā ir tā vienīgā cerība, kas var pārvarēt nemitīgās ciešanas. by living one moment by moment in the encouragement and strength of Jesus Christ. Ja mēs dzīvojam brīdi pēc brīža, Jēzus iedrošināti un Jēzus stiprināti. The theme of your celebration has been only one. Jūsu svinību tēma ir tikai viens. Ja? Jesus is the only one. Jēzus ir tas vienīgais, tas īstais. He is the only way. Jēzus ir vienīgais ceļš. So we want very briefly to look at John chapter 14. Tāpēc mēs vēlamies ieskatīties ļoti īsi Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā. And tonight we'll be looking at the first 6 verses. Un šovakar mēs lasīsim pirmos 6 pantus. So if you want to follow along, you can turn or swipe on your phones to that passage. Ja gribat sekot līdzi, tad varat telefonā vai bībelē atvērt un lasīt līdzi. And as you do that, let me set the scene. Un kamēr jūs to darat, es gribu to laiku tā kā attēlot. Kas tas ir par brīdi? The passage that we're reading from tonight Tā rakstu vieta, ko mēs šovakar lasīsim, is a difficult night for the disciples. tā mācekļiem ir ļoti sarežģīta, ļoti grūta nakts vakars. It's the night of the Last Supper, Tas ir vakars, kad būs pirmais vakarēdiens. and it's just before they go to the Garden of Gethsemane where Jesus will be arrested. Tas ir tieši pirms tam, kad viņi vēlāk dosies uz Ģecemanes dārzu, kur Jēzus tiks apcietināts. Jesus has just told the disciples that he will be betrayed by one of them, Jēzus tikko mācekļiem ir pastāstījis, ka viens no viņiem viņu nodos, that he will suffer ka viņš cietīs, and he will be killed. ka viņš tiks nogalināts. Imagine the emotion and the distress that the disciples are feeling. Iztēlojieties, kāds satraukums bija mācekļos, kā viņi jutās. The disciples, they don't understand. Mācekļi nesaprot, kas tas ir.
They're confused and frightened. Viņi ir apmulsuši, viņi ir sabijušies. And yet these men, Un tomēr tie ir tie paši vīri. these terrified, confused men, Šie vīri, kas ir pārbijušies, kas ir apmulsuši, are the men Jesus will place the mission of the church with. tie ir tie paši vīri, ko Jēzus ieliks veikt misiju draudzēs un pasaulē. So in their fear, Jesus begins to comfort them. Un viņu bailēs Jēzus sāk viņus mierināt. Chapter 14, verse 1. 14. nodaļa, 1. pants. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Now, some translations actually say, trust me. Dažos tulkojumos ir teikts, uzticieties man. It literally means to put faith in something. Tas burtiski notiek, ka tu ieliec savu cerību kādā cilvēkā. And the Greek word used for be troubled in this verse is tarasso. Šajā pantā ir īpašs vārds grieķu valodā, kas nozīmē, ka cilvēks ir satraucies, ka viņš ir norūpējies. And it literally means to stir up or create inward commotion. Un burtiski tas nozīmē, ka cilvēkā iekšā ir tā kā uzjauktas tādas ļoti apjukuma pilnas rūpes, sajūtas. It's like a storm. Tā ir kā iekšēja vētra cilvēkā. So Jesus is saying in this verse Un Jēzus šajā pantā saka, that you can stop the inward commotion, the storm inside of you by trusting me. ka jūs varat uzticēties man un tādējādi nomierināt to vētru, kas jūsos ir. The state of this world creates fear. Šīs pasaules dažādas situācijas un stāvokļi rada mūsos bailes. It not only creates the troubled hearts Jesus is talking about, Un tas ne tikai rada tās satrauktās sirdis, par kurām Jēzus runā, but it actually cultivates them on purpose. bet pasaule īstenībā ar tā mērķtiecīgi to vēl veicina. The news on television is not designed to bring you peace. Ja mēs klausāmies ziņas televīzijā, tās nav paredzētas, lai nestu mums mieru. Social media algorithms are actually programmed to cause anxiety. Un arī sociālo ziņapmaiņas vietnes un dažādas tādas vietnes, tās faktiski ir paredzētas, lai mūsos radītu tādas bailes un satraukumu. Political division is intentionally hostile. Arī tās politiskās nesaskaņas ir apzināti tādas biedējošas. In America, our politics are incredibly hostile. Īpaši Amerikā mēs to ļoti redzam. And we- Liels naids tur ir un satraukums. And we only have two parties. Un mums ir tikai divas partijas. So I don't know how you deal with 8 or 15 or however many you Es have. absolūti nesaprotu, kā jūs varat tikt galā ar 8, 15 vai cik no jums te viņas ir. The war in Ukraine causes uncertainty in every heart. Protams, ka arī karš Ukrainā rada nedrošības sajūtu ikvienā sirdī. Uncertainty is everywhere. Nedrošību it visā. So is it any wonder that we are filled with angst and anxiety? Un tas tad nav vairs nekāds pārsteigums, kad mēs sevī jūtam bailes un nedrošību. Is it any wonder the enemy can so easily use the fear of this world Un vai tas tad ir vairs kāds pārsteigums, ka ienaidnieks tik labi spēj izmantot šīs pasaules bailes, to distract the church from its mission? lai novērstu draudzes uzmanību no patiesā mērķa misijas? Yet Jesus still said, don't let your hearts be troubled. Un tomēr Jēzus saka, neļaujiet savām sirdīm satraukties. Trust in God and trust also in me. Ticiet Dievam un ticiet man. How do we do that? Kā gan to var izdarīt? How do we learn to trust Him and fulfill our purpose despite the turmoil in our lives? Kā mēs varam iemācīties viņam uzticēties un ticēt, neskatoties uz visiem satraukumiem mūsu dzīvēs? We do that by leaning into the identity of Jesus Bet Christ. to mēs varam darīt, ja mēs cenšamies arvien vairāk pietuvināties Jēzus Kristus identitātei. There is only one path that leads to inner peace and eternal significance. Ir tikai viens ceļš, kas ved uz iekšēju mieru un uz mūžīgu nozīmīgumu. And when we try to find peace or significance in anything else other than the identity of Jesus Un Christ, ja mēs mēģinam atrast to mieru un nozīmīgumu jebkurā citā vietā, nevis Jēzu, we walk into the trap of Satan. tad mēs pa taisno ieiesim Sātana lamatās. That's why Jesus says, don't let your hearts be troubled, trust in me. Tieši tāpēc Jēzus saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet man, uzticieties man. That doesn't mean trusting His plan Tas nenozīmē uzticēties viņa plānam or trusting in a particular outcome. vai uzticēties, ka būs kāds noteikts konkrēts rezultāts. Those are just the natural results of trusting in who He is. Tas ir tāds dabīgs rezultāts, ja mēs uzticamies tam, kas viņš ir. And after Jesus tells the disciples to trust Him and not to be troubled,
Tad, kad Jēzus saka, ir pateicis mācekļiem, lai viņi viņam uzticās un nesatraucās, He comforts them by telling them why he can be trusted. tad viņš viņus turpina mierināt, pasakot, kāpēc Jēzum var uzticēties. Verses 2 and 3. Un tas ir 2. un 3. pantā. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Now, there are two parts to that promise. Šam apsolījumam ir 2 daļas. First, I'm going to prepare a place for you. Pirmkārt, es iešu un sagatavošu jums vietu. And the second is I will come back for you. Un otrs apsolījums, ka es atnākšu jums pakaļ. Don't let your hearts be troubled. Neļaujiet jūsu sirdīs ienākt satraukumam. I know where we're going. Es zinu, kur mēs iesim, I will do the work, un es visu to darbu paveikšu, and I will never abandon you. un es nekad jūs nepametīšu. Now, when Jesus says that he's going to prepare a place for you, Un tad, kad Jēzus saka, ka viņš ies un jums sagatavos vietu, it actually refers to two things. tas faktiski atsaucas uz 2 lietām. First, Christ's sacrifice on the cross prepares and secures your place in eternity. Pirmkārt, Jēzus upuris pie krusta tā kā nodrošina vai garantē jūsu vietu debesīs. And second, it also refers to the preparation of eternity itself. Un tas otrkārt arī tā kā apliecina pašas mūžības sagatavošanu. A new heaven and a new earth. Jaunas debesis un jauna zeme. Because to fulfill our purpose in a troubled world, we need to cling to both of those truths. Lai mēs varētu izpildīt, īstenot to savu mērķi savā dzīvē, mums ir jāturas pie tām abām patiesībām. When you are struggling with a troubled heart, Ja tu cīnies ar satrauktu sirdi, when the darkness of this world starts to edge its way into your thinking, ja šīs pasaules tumsa atrod un iekļūst tavās domāšanā, it becomes easy for us to give in to despair. tad mums ir kļūst arvien vieglāk tā kā padoties tam izmisumam. But Jesus not only identified where that despair comes from, but how can we overcome it? Bet Jēzus ne tikai parāda, identificē, no kurienes nāk tā tumsa, viņš arī mums parāda, kā to var pārvarēt. John 10:10 Jāņa says this: 10:10 ir teikts, the thief comes only to steal and kill or massacre and destroy. Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien lai zaktu, nokautu un pazudinātu. But I came that they may have life and have it abundantly. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pār pārēm. It is the thief that gives you a troubled heart. Tas zaglis ir tas, kas sagādā jums problēmas. He comes to steal your peace Viņš nāk, lai nozagtu jūsu mieru, and kill your spirit lai nonāvētu jūsu garu, and destroy your hope. lai izpostītu jūsu cerību. But Christ came so that you would have a full, abundant, purpose-filled life. Bet Jēzus nāca, lai jums būtu pārpilnība, cerības pilna dzīve. Not just in eternity, but today, right now. Ne tikai mūžībā, bet arī tagad, arī šodien. What if you could live a fully satisfied life despite the chaos of everything around you? Kā būtu, ja jūs varētu dzīvot tādu pilnu, pārpilnu dzīvi, neskatoties uz apkārt valdošo haosu? What could you accomplish for the kingdom, both individually and as a church? Ko gan jūs visu varētu sasniegt valstībai, gan katrs par sevi, gan kā draudze kopā? Because Satan loves to plant seeds of division in the church. Jo Sātanam ļoti patīk iesēt tādas sašķeltības sēklas draudzē. He will convince believers to work against church leadership. Viņš pārliecinās ticīgos draudzes locekļus strādāt tā kā pret draudzes vadībai, Or gossip about one another. vai tenkot, baumot vienam par otru, Or what color the rug should be on the stage. jeb sastrīdēties par to, kādā krāsā jābūt paklājam. Last week I was in Madhuana district, Pagājušā nedēļā es biju Madonā. and I was near the highest point in Latvia. Es biju pavisam netālu no Latvijas augstākās virsotnes. It's not very high. Protams, tā nav ļoti augsta. It's not hard to climb. Tur nav pārāk sarežģīti uzrāpties.
But the path of Christianity is a lot more difficult of a journey. Bet faktiski kristieša ceļojums ir daudz sarežģītāks par uzkāpšanu gaiziņā. It's like Mount Everest. Tas ir kā kāpt Everestā. And when people climb Mount Everest, they have Tibetan guides to show them the way. Kad kāds kāp Everestā, tad to var izdarīt tikai tad, ja ir palīgi, ja ir kas parāda pareizo ceļu. Those are your elders and pastors. Un tie ir jūsu vecie, tie ir mācītāji, draudzes vadītāji. But those climbers must also be accountable to one another. Bet tiem, kas kāp Everestā, tiem jābūt arī savstarpējā tādā atbildībā vienam par otru. They have to look out for one another or people die. Viņiem ir jāskatās, jāvēro, viņi nedrīkst pazaudēt no skatu punkta cits citu, jo citādi kāds ies bojā. Mount Everest is a life or death journey. Kāpt Everestā, tas ir dzīvības un nāves ceļojums. So is the Christian walk. Un kristieša dzīve, kristieša gaita ir tieši tas pats. We must have the same intensity of accountability those climbers have. Mums jābūt tikpat intensīvām tām savstarpējās atbildības sajūtām kā tiem, kas kāp kalnā. The same intensity as we follow the one and only way of Jesus Christ. Tieši tikpat intensīvi, kā mēs sekojam īstajam un vienīgajam Jēzum Kristum. Gossip and division are like an avalanche on Mount Everest. Un ja mēs sākam baumot, tenkot un šķelties, tad tā ir kā lavīna kalnos. Don't engage in them. Don't engage in them. Neiesaistieties tajās lietās. And if you see others engaging in them, squelch it. Un ja jūs redzat, ka citi sāk šais lietās iesaistīties, apturiet to. We are each responsible as one body of Christ to stop it. Mēs Kristus miesā, kā viena miesa, esam katrs atbildīgs, lai tādas lietas apturētu. Because unless we squelch these things, Jo ja vien mēs neapturēsim šādas sliktas lietas, Satan will use them to create troubled hearts in the church. Sātans to izmantos, lai draudzē radītu satrauktas, nemierīgas sirdis. And that keeps the church from fulfilling its mission. Un tas ļoti traucēs un neļaus draudzē sasniegt savu misiju, savu mērķi. To live the abundant life Jesus offers, Ja, lai mēs varētu dzīvot to pārpilnīgo dzīvi, ko Jēzus piedāvā, we must learn to trust his path. mums ir jāuzticas viņa ceļam. And his path is one of unity in the church and hope for the future. Un viņa ceļš ir tas, kur draudzē ir vienotība, kur ir cerība nākotnē. But just like us, the disciples were still struggling with trusting that Bet path. tieši tāpat kā mēs, arī mācekļiem nebija viegli uzticēties šim ceļam. In verses 4 and 5, Jesus says, 4. un 5. pantā Jēzus saka, "And you know the way to where I'm going." "No, we don't, Lord," Thomas said. kurp noeju es, jūs ceļu zināt. Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej. Kā mēs varam zināt ceļu? "We have no idea where you are going, so how can we know the way?" Mēs nezinām, kur tu ej. Kā mēs varam to ceļu zināt? Now, why do you think the disciples were having a hard time grasping what Jesus was promising them? Kā jums šķiet, kāpēc mācekļiem bija tik grūti saprast, ko Jēzus viņiem vēlas pateikt? There are several reasons. Un iemesli tam ir vairāki. Fear, Bailes, exhaustion, tāds spēku izsīkums, the fact that they expected the Messiah to come and conquer the Romans, tas, ka viņi gaidīja, ka Mesija nāks un izcīnīs uzvaru pār romiešiem. but I think the main reason is this. Bet, manuprāt, ir kāds iemesls, kas ir galvenais. They hadn't completely grasped the fullness of his identity. Viņi nebija pilnībā spējuši saprast viņa identitātes pārpilnību. None of Christ's promises will truly motivate us in his purpose for us Neviens no tam Jēzus motīviem vai aicinājumiem pilnībā nespēs mūs motivēt until we have a deep and personal understanding of who he is. līdz brīdim, kad mēs nespēsim pilnībā saprast, kas patiesībā Jēzus ir. So Jesus reveals himself more fully to them. Un Jēzus vēl vairāk sevi viņiem atklāja. Verse 6. 6. pants. This is our key verse, the final verse of our text. Un tas ir tas atslēgas pants, tas ir mūsu uzdevuma galvenais pants. Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life. Jēzus viņiem sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. No one can come to the Father except through me." Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Jesus says, "I am everything." Jēzus saka, es esmu viss. You don't know the path, I'm the way. Ja jūs nezināt ceļu, tad es esmu ceļš. You don't know what to believe, I'm the truth. Ja jūs nezināt, kam ticēt, tad es esmu tā patiesība. You're frightened about the future, I am life. Ja jūs baidaties par savu nākotni, tad es esmu dzīvība. And then he adds, no one can come to the Father except through me.
Un tad viņš vēl piebilst, neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. He's not just a way to God, he's the only way to God. Viņš ir ne tikai viss ceļš pie Dieva, viņš ir arī vienīgais ceļš pie Dieva. But the world is offended by that, isn't it? Pasaulē šis nepatīk, vai ne? Viņi tā kā ir aizvainoti par to. The world says you should be able to take whatever path you want to take. Pasaule saka, tev taču vajag varēt izvēlēties jebkuru ceļu, kādu vien tu gribi. But people believe that because they have an unwillingness to see the horrifying state that mankind is in. Bet cilvēki to nevēlas saprast, jo viņi nevēlas saskatīt to briesmīgo maršrutu, kādā cilvēce ir. And they refuse to see how distant we are from a holy God. Cilvēce nevēlas redzēt, cik tālu mēs esam no vienīgā Dieva. It shouldn't be shocking that there's only one way to God. Tam nebūtu jābūt tādam milzīgam pārsteigumam, ka ceļš pie Dieva ir tikai viens. The surprise should be that he made a way at all. Būtu jābūt pārsteigumam par to, ka viņš vispār tādu ceļu ir izveidojis. Think about this. Padomājiet mazliet. If there were a perfect cure for cancer, Ja būtu ideālas zāles pret vēzi, but there was only one pill that could make you well, bet ja būtu tikai viena vienīga tablete, kas var jums palīdzēt, would we complain that there's only one way, or would we clamor to find that cure? vai mēs žēlotos par to, ka ir tikai viena tablete? Our eternal state and our brokenness and our sin are a cancer. Tas arī mūsu salauztība, mūsu grēks, tas arī ir kā vēzis, But there's a cure. bet ir pieejama dziedināšana. Only one. Tikai viena tablete, tikai viena zālīte. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. He says, I'm the comfort for your brokenness. Viņš saka, es esmu mierinājums tavām sāpēm, salauztībai. I'm the healing balm for your past hurts. Es esmu tas, kas spēj dziedināt tavas pagātnes ievainojumus. I am the cure for your suffering. Es esmu labākās zāles tavām ciešanām. And I'm the sacrifice that offers you a path to significance in this world and intimacy with God. Un es esmu tas upuris, kas atver tev ceļu uz tuvību ar Dievu un uz cerību pasaulē. Don't let your hearts be troubled, Neļaujiet savām sirdīm būt satrauktām, because I'm preparing a place for you. jo es jums sagatavoju vietu. But how do we know that that's true? Kā gan mēs varam zināt, ka tā tas tiešām ir? Think about the full statement in verse 6 again. Vēlreiz padomāsim, ko viņš teica 6. pantā. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. The destination we're trying to reach isn't a place. Tas mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt, nav vieta. It's a person. Tā ir persona. We're not trying to get to heaven. Mēs necenšamies nokļūt debesīs. We're trying to get to God, reconciliation with a loving Father. Mēs cenšamies nokļūt pie tēva. Mēs cenšamies izlīgt ar mīlošo tēvu. And sometimes the church gets the message wrong. Reizēm draudzes šo vēsti saprot nepareizi. And we tell people, don't you want to go to heaven? Mēs sakām cilvēkiem, vai tad tu negribi nonākt debesīs? But the problem with that is none of us can comprehend what heaven is, so how can we desire it? Bet kā gan mēs vispār spējam iztēloties, kas ir debesis? Kā gan mēs varam ko tādu vēlēties, ja mēs to pat nevaram stādīties priekšā? No, our message is not a path to heaven, Nē, mūsu vēsts nav ceļš uz debesīm. but a path to the one who knit you together in your mother's womb. Tas ir ceļš pie tā, kurš tevi izveidoja tavas mātes miesās. Unconditional love and acceptance. Tas ir kāds, kurš spēj tev dot neierobežotu mīlestību bez nosacījumiem, Unending forgiveness. kurš spēj tev dot bezgalīgu piedošanu, And an unfathomable peace in the arms of a loving Father. neizprotama, neiztēlojama mieru mīlošā tēva rokās. And Jesus is the only way to get there. Un Jēzus ir vienīgais ceļš, kā tur var nokļūt. Acts 4:12 says this. Apustuļu darbos 4:12 ir teikts, There is salvation in no one else. un nav pestīšanas nevienā citā, God has given no other name under heaven by which we can be saved. nec cits vārds zem debesis ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. And the reason that Jesus is the only way Iemesls tam, kāpēc Jēzus ir vienīgais ceļš, is because he's the only source of truth and the only source of life. ir tas, ka viņš ir vienīgais cerības un dzīvības avots.
He is truth because he is the word of God itself. Viņš ir patiesība, jo viņš pats ir Dieva vārds. I love the first chapter of John. Man patīk Jāņa evaņģēlija pati pirmā rinda, pats sākums. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. He was with God in the beginning. Viņš bija iesākumā pie Dieva. And a little further down it says, and the Word became flesh. Un tad vārds tapa miesa, tālāk teikts. The truth of Christ's promises can be trusted because Christ is the truth of God. Mēs varam uzticēties Jēzus apsolījumiem, jo Jēzus ir Dievs, Jēzus ir vārds. The very Word of God became human to rescue us. Dieva vārds kļuva par cilvēku, lai mums būtu pieejama glābšana, lai mūs izglābtu. Then as John chapter 1 continues, we see that Jesus is not only the truth of God, but he's also the source of life. Un ja mēs turpinam lasīt Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu, ka Jēzus ir ne tikai Dieva patiesība, bet viņš arī ir dzīvības avots. John 1, 3, and 4. Jāņa evaņģēlija 1, 3 un 4. All things were made through him, Viss ir radies caur viņu. and without him not anything has been made that was made. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. In him was life, and the life was the light of men. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Then later Jesus himself says, I am the resurrection and the life. Un tad mazliet tālāk Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Anyone who believes in me will live even after they die. Jebkurš, kas man tic, dzīvos, pat ja viņi nomirst. There is no other source of life, there is no other truth. Nav cita dzīvības avota, nav cita patiesības avota. And that truth and that life is what forms the only path. Un šī patiesība, šī dzīvība ir tās lietas, kas veido to vienīgo ceļu. Both to the Father and to how we are called to live today. Ceļu pie Tēva un ceļu pie tā mūsu aicinājuma, kā mums šodien jādzīvo. That's why the early Christians actually called Jesus in Christianity the way. Tieši tāpēc arī agrīnie kristieši sauca Jēzu un kristietību par ceļu. I follow the way, they would say. Viņi teiktu, es eju pa to ceļu. But listen very carefully. Bet ieklausieties uzmanīgi. You cannot follow his way if you are trying to get your way. Jūs nevarat sekot viņa ceļā, ja jūs cenšaties iet savu ceļu. Think about this. Padomājiet, If Christ is the only way, then where are you left without him? ja Jēzus ir vienīgais ceļš, tad kur gan jūs tiksiet bez viņa? If Jesus is the way, the truth, and the life, Ja Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, then to be without Christ is to be lost in the despair of lies and death. tad, ja mēs esam bez Kristus, tad mums nav ne ceļa, mūsos nav dzīvība un mēs esam pakļauti nāvei. Direction, truth, and life, Virziens, patiesība un dzīvība. or lostness, lies, and death. Ja mēs esam pazuduši, mēs esam melos un mēs esam nāvē. Those are the only two options. Tās ir divas izvēles iespējas. And that is the state of the world. Un tā tas ir pasaulē, tāda ir pasaules situācija. We are surrounded by the lost, the hurting, and the broken. Mūs apņem tie, kas ir pazuduši, tie, kas ir salauzti, tie, kas ir sāpēs. But when we overcome our own troubled hearts, Bet ja mēs spējam tikt pāri paši savām salauztajām un rūpi pilnajām sirdīm, and we learn to trust in his assurance, ja mēs iemācāmies uzticēt viņa apsolījumiem, apliecinājumiem, we not only become secure in our eternity, tad mēs ne tikai iegūstam drošību savā mūžībā, but we persevere in his purpose for the church. bet tad mēs varam iet tanī viņa mērķī, kādu viņš ir devis draudzei. Because just as there's only one way, Jo tieši tāpat kā ir tikai viens ceļš, there's only one mission: ir tikai viena misija, viens uzdevums to meet the needs of the hurting and the lost, - palīdzēt tiem, kas ir sāpēs, palīdzēt tiem, kas ir pazuduši. as we better learn to love God and love others. Tanī procesā, kad mēs ar vien labāk mācāmies mīlēt Dievu un mīlēt citus. Listen to me. Ieklausieties, Jesus is not done working through Matthew's church. Jēzus nav pabeidzis savu darbu Mateja draudzē. 155 years is just the beginning for God. 155 gadi Dieva darbam ir tikai pats sākums. There is a cancer in this world, Šajā pasaulē joprojām ir vēzis, and you have the cure. un jūs varat iet un dziedināt. So fight the lies of the thief.
Tāpēc pārvariet zagļa melus. the thief that only comes to steal and kill and destroy. Tā zagļa melus, kas nāk tikai zakt un izpostīt un nonāvēt. Embrace the one who came to give you abundant and significant life. Sastopiet to vienu, kas nācis, lai dotu jums pārpilnu un nozīmīgu dzīvi. Fight the desire to forge your own path to happiness. Cīnieties ar to savu vēlmi pašiem veidot savu ceļu uz laimi. Come together Sanāciet kopā and be fully devoted to the one and only way. un nododieties pilnībā tam vienīgajam īstajam ceļam. And God will use this church in an incredible way. Un Dievs spēs šo draudzi lietot neticamos veidos, Unified in one purpose, vienotu ar vienu mērķi, to transform this community lai pārveidotu, lai mainītu šo sabiedrību and bring others to the path of his hope. un lai atvestu citus viņa cerības ceļā. A single perfect path to the Father. Tas ir vienīgais, ideālais ceļš pie Tēva. Let me pray a blessing over you. Es vēlos lūgt svētību par jums. Yes, please stand. Jā, ja jūs varētu piecelties. Father God, you are a God of hope. Tēvs, tu esi cerības Dievs, You are a God of mercy, tu esi žēlastības Dievs, and you are a God of purpose. tu esi mērķa Dievs. And I pray a mighty blessing of purpose over Matthew's Un church. es lūdzu milzīgu tādu mērķa svētību pār Mateja draudzi. Give them your strength, Dod draudzēji savu spēku, your unity, tavu vienotību, your purpose, tavu mērķi, your authority, tavu autoritāti and your compassion for a broken un world. tavu aizrautību, tavu žēlsirdību pret salauzto pasauli. May we see revival in the Baltics. Lai mēs redzam atzimšanu Baltijā. And Lord, may you start in this room. Un kungs sāc darbu šajā telpā. We give you praise because you deserve praise. Mēs tevi slavējam, jo tu esi slavas cienīgs. And as we continue to worship you this evening, Un kad mēs šovakar turpināsim tevi pielūgt, accept our worship pieņem mūsu pielūgtu, as a down payment of our dedication kā mūsu apņemšanās pirmo iemaksu, to your purpose and mission. lai mēs varam iet tavā mērķī un tavā kalpošanā misijā. In the name of the one and only way. Tā Jēzus vārdā, kas ir vienīgais un īstais ceļš. Amen and amen. Amen. Paldies.